Mans vārds ir Vilibalds Vērdiņš. Es esmu 100% bārenis un 13. kategorijas ierēdnis policijas iecirknī. Man ir viens būtisks trūkums, kas visai sarūktina manu dzīvi. Es esmu maza auguma, un būdams pie tam vēl visai kautrīgas dabas, es nespēju sabiedrībā spēlēt citas lomas kā vien komiskās. Un tāpēc, pēc mana tēva, romāņu valoda docenta nāves, pamazām sair visas manas saites ar cilvēkiem. Lai kaut kā aizpildītu savu brīvo laiku, es sāku nodarboties ar mākslām, kā diletants. Spēlēt vijoli, šo maigāko un intīmāko instrumentu. Mani pirksti izrādījās par nejūtīgiem un ausis par nedzirdīgām. Sarindot daļskanīgus vārdus, skanīgos pantos, es arī nespēju, jo dzējas iedvesmas avots ir mīla, bet es varēju gleznot, attēlot priekšmetus. Vienu dienu meklēdams dzīvokli, es klīdu pa pilsētu ar jaunākām ziņām rokā, apskatīdams istabas, ko piedāvā solīdiem kungiem. Samuels Sams. Mana sirds uztraukumā noraustījās. Šis vīrs, kā stāstīja, esot uzvarējis Franciju, Eiropu, pasauli. Viņa gleznām esot piešķirs Grand Prix. Viens viņa zīmējums pat greznojot Luksemburgas muzeja sienas. Viņš esot Parīzes neatkarīgos salonā gaidīts viesis. Jūs neticēsiet man, varbūt par istabu šajā dzīvoklī es maksātu 3/4 savas algas. Kaut arī man būtu jāpārtīk no tupeņiem un no ūdens. Dzīvot liela mākslinieka atspirdzinošā ēnā. Ai, mūzu templī, burvju laboratorijā. Vai tas nebija mans sapņu sapnis? Tagad es tev mācīšu. Labdien! Kādā lietā? Es... Jūs dzīvokļa lietā? Jā. Nu, kas ir? Nāk iekšā, skatā. Paldies. Cik dosit? 30 lato? Jā. 40. Ferdinands Šņoriņš, aiztra asistents. Vērdiņš ļoti patīkami. Vai istabu jau redzējāt? Ne, vēl nē. Lūdzu. Te tā ir. Lūk tā. Dod tik naudu šurp un stiep to pekli augšā. Nu, protat biljardu spēlēt? Neprotu. Neprotat. Teitra šakēja. Nu, tad mācājieties no mums. Redz, šitā ir nāvīga ilīga pozīcija. Bumba, stāvs, pres. Jādod pakaļiņā. Vintu. Pa augšējo malu. Vai karambolē. Galds novilka. Sit pa kreisi. Mans. Meža vimba. Ņemu. Vimba pa kreisi. Palūd, cik skaisti 3 bar bumbiņi. Nu, vēlies, kā tas augli spēlē. Ko? Redz, kā tas galds vēl. Vēl vien ņem. Ak, tu sīpo krievs, kā viņš man atspēlējās. Ak, tu biljardi izvirtījos gnīda. Gandrīz. Sīpo krievils, kā viņš man atspēlējās.
No nekas. Pagaidi, tagad es taisīšu vienu blēdi. Mēslu taču nevis galds. Uz labu galdu es taisu partiju divas gairu. Šņoriņ, salap galdu, tev labi izdāk. Mīlē, ko taisi, mīlī, našar. Vēdiņkungs, jums vajadzētu pamēģināt gleznot. Jā, Dažkārt šis amats ir ļoti ienesīgs. Un mēs, tas ir, mans vīrs pasniegsim ļoti lēti. Paldies. Ejam? Jā. Ejam. Jūs varat lietot samadarbnīcu. Viņš jau pats vairs nestrādā. Būdams veikls un sabiedrisks jaunieklis, es, protams, būtu atbildējis cienījumā kundze. Jūs uzminējāt manas visapslēptākās un karstākās vēlēšanās. Es neuzdrīkstējos to darīt, jo es neticēju, ka tik liels mākslinieks varētu kavēt laiku ar mani, no kā vispār nekas nevarētu iznākt. Vienīgi paveikls diletants. Mēmā izbrīnājas aplūkošo mūsu mājokli, ko es savā vientiesībā biju iedomājies pavisam citādu. Līdzīgi mazai gaišai kapelai, kurā dzimst vārie daļnieka tēli. Man nemaz vairs nav laika, bet sameklējiet Samu. Viņš ir mājās. Un vienojieties. Ainava. Jasmīni. Pojenis. Kreses. Un Jūrija. Draņķis, tas viss ir draņķis. Tas viss ir draņķis. Tā šodien nevar strādāt. Kas šodien glezno puķes, pelēks akmeņus un saulrietis jūrmalā. Puikiņ, pārnāc šurp. Šodien vajag kaut ko sitošu, kaut ko tādu, kas tiem naudas vīriem sadod kā rungu panāsīm. Uzzīmē man matrozi, kas stāv uz galvas, satinies savās ķidās. Ar vienu roku kutin pelikānam, ar otru ēd vafelus. Tad tevi mīlēs.
visi teiks, Bēdiņš, tas ir mākslinieks, Bēdiņš ir ģēnijs. Un pēc 5 gadiem tu piebrauks Rolls-Royce'ā ar nēģeri pie stūres. Un tad tu nebūsi tur kaut kāds Bēdiņš, bet tu būsi rublis, dolārs, mārciņa. Un tad tu atbrauks pie manis un teiksi, godējamais Samkungs, uzzīmējiet man vienu plāniņu. Un tad mēs uztaisīsim eksplanādē tādu namiņu, rit vai kociņu, hūt nost un cepur galvā, un viss paliks ar mutēm vaļā. Nu ko, tu man te tipini ar tām 3 matotām? Strādāt vajag. Drošu roku slaiži, droši košām krāsām, zvete vaļā. O? Un tagad man šito zīvi, šito podu, šito spāņu augli. Zvetē vaļā. Redzēs, kas no tevis iznāca? Zvetē vaļā. Zēni, rīt laižam makšķerēt uz pīksteri. Kamēr vēl rudens nav uz kakla. Bifaden! Šņore! Milli! Kur tu paliec? Rīt brauksim makšķerēt uz pīksteri, pīksterēt. Puikiņas, es satiku šodien vienu pīksterēti jaunības draugu. Pīksterē esot tāds ezeriņš. Dziļš kā atkam pilns ar zivīm, tā kā mais. Ar tīkliem klāt neko domāt, visdienos čakarņos, bet āķar neņemot netraks. Esot izmēģinājuši gan ar cāļu sarnām, cautētiem zirņiem, auzām, siļķiem, spēķi, zirnekļiem, klikuržņiem, bambaļiem, circeņiem, sienkazām, mēsls liekam, ķemertiņtārpiem, skūdrolām un gaļas mušām vispār velti liec vai par spelti, bet es šim prasu pie velna vai uz ņurņikiem lūkojāt? Ko? Nē, ar tiem gan nē. Nu tad rīt zēni laižam ar ņurņikiem. Nu tā lieta ir skaidra ar ņurņikiem. Laša kundze. Līdz nāvei apnicis. Laša kundze, bola acis, menksapi. Te sauc, tad nu gan būs celde. Būs, kas tev būs. Rīt mēs vedīsim zivs Rasmus mājās. Tu taču brauksi. Sam, kad tu pēdējo reizi esi glaznojis? Bet es tev prasu, vai tu brauks līdz un ne. Vai tu nevari pabeigt to baņķieru polku? Nē, nevaru. Brauks līdz. Nē. Un tad tu no zivīm dabūs šito. Viņa no zivīm dabūs mums šito. Klaburčūska. Šņoriņ pēsiena auklis pie kātiem. Nu, paklausies. Ja? Nu, kāpēc tu esi sapircis tik daudz makšķeru kā tur viss cita? Nu, tu taču zini, ka es tagad tik drīz naudu nedabūšu. Nu, jā, katram pa 2. Nē. Šoreiz ar man nerēķinies. Viņš nebraukšot zveju. Ārprotīgais vīriet. Nēģis, ko?
Viņš nebraukšot zlejot. Tu hemoroīds sveice! Es piena dzīslēs tevi normušu tev vārdu! Un turpināja to tik ilgi un neatlaidīgi lamāt, ka nabaga šņoriņam neatliek nekas cits, kā padoties. Atkal nav pareizi. Uz ko? Uz tā. Ko? Visādi pēdējos. Visi dīmes apgāt. Tā kā ir, tā kā nav. Tā kā ir, tā kā nav. Tā kā ir, tā kā nav. Kad māsēs, ka jābūt ezeriņam. Tā kā ir, tā kā nav. Tas man liekas, ka nav. Garā. Tad manas ilgas piepildītas kļūtu, un skumjā sirdī atkal nāk līdz Ai, kaut man dāliņa kājas būtu, 20 kilometrus, kurām soļos iet. Tad manas ilgas piepildītas kļūtu, uz skumjā sirdī... Reku viņš ir. Šņor, ej pa priekšu, tu esi vieglāks, ej pa priekšu. Pie tevis steigto saules rietā, uz mīlas laimi nestu ziedoņu vakars vēls. Ai, kaut man dāliņa kājas būtu, bez gala laimīgs kļūtu. Ej, droši, ej, droši, droši. Un nerau. Galaži.
Ak, tu piena dzīsla, pagaid. Hemoroids. Kā es ar... Kas tu pēc tam? Tad cepurīt. Nekas. Būs labi. Ja biks silpnost. Apskaties, kas panēģi. Aiziet, kāpēc? Aiziet. Pavei, ziemeļvējš. Jā. Šodien atkal būs fiku meku. Maku fiku. Pie tevis teiktos saules rietā, man jūs laiminās dienu vakars vēls. Ai, kaut man dāliņa kājas būtu, bez gala laimīgs jūtu nabaga zemes dāls. Šī vai ir beidzamā reize, kad es eju ar tevi zvejot. Par vergu es tev neesmu pārdots. Es gribēju glaznot, mācīties. Bet man jāķer zīvis. Man pietiek! Es negribu par 3 pelnīt un visu savu laiku purvos nobleģot. Šņori, kam tu tik strauji? Šņori, tev jau tā kā tā vēsāk ticis. Bet aizbrauksim, sasildīsimies, saseksimies, redzēs, nebūs vēl ne Ziemassvētki, izrīkosim tādu kopēju izstādi, ka publika kausies pie ieejas, kā ķinītī uz burlaku vilnu. Tā, būs. Puikas, turēties, uzdziedāsim. Nu, strauja upe tecei. Strauja upe tecei. Vai tiešām mašīna neesmu es? Ik rītos pieceļos 6, ģērbjos un ēdu, ikdienas eju uz darbu, strādāju ilgi un grūti. Pārnāku mājās, ēdu un guļos, lai rītu sāktu no jauna. Vai tiešām mašīna neesmu es?
Rēzekļi tev, man rokas ceļas un triedz, lai krīt šodien vai rīt, necilvēks. Liec mašīnas spēks atbruņot uzvarē rokas. Palīdzi vienatnē šķelt, palīdzi celt, palīdzi nokratīt mokas man. Palīdzi nokratīt mokas man. Neklabini tās mīstīklas. Šorīt tik skumji, kā ar mieru es aizklīst pat Latgales sērīgos mežos. Kas ir, puikiņas? Uzrausim vienu zolīti. Un ko? Pa 4, ko? Uz naudu? Nu, jūs taču prot. Jā. Uz naudu? Nu, lai tā būda rūts. Mili! Puikas, beidziet, nu ko? Nu tā kā ķēmi, tad ko jūs tā? Taču, es slims taču, nu bet, nu sāp. Mili, pakam trup. Mili, Ai, nu tā kā tā. Mili, iet vaļā! Beidziet. Iet vaļā! Kungi, es dalīšu. Klausos, puikas lasdzēju. Nu tā jau nevar mīlīt. 3, 2, vēlreiz. Jums. Nu, Mili, tev naudiņš ir. Tagad es jūs mazgāšu. Nu, nāc ārā. Au. Mans tanks. Redz, tā sakoncentrēties vajag. Krik. Tavs. Ko tu padarīsi? Zolīt ir viens skaists spēle, bet šahs gan vēl labāks. Tikai žēl, ka te man nav neviena pretnieka. Jā. Jūs jau droši vien būsiet dzirdējuši, kā es uzvarēju to Rubinsteinu. Akību Rubinsteinu? 1912. gada varoni. Pasaules meistarības kandidātu. To pašu. Nu, es ņemu. Nu. To pašu. Tas notiks Semeringā. Anhan Otelī. Mēs vienreiz sēžam pie galda, ienāk iekšā viens tāds resns, inteliģents cilvēks, atvainojas. Tā kā pēc žīda, atvainojas un saka, vai es drīkst paņemt avīzi. Jā, sākam runāt par šo, par to, beidzot par šahu. Jā, šis ars bišķi spēļējot. Nu, kas ir, es saku, izkausi vien parti, ko? Salasam kaulus un abi raujam vaļā. Jaņi? Tā, es izņemu puli. Samulīti maksā. Šodien aizmā pie man 2 lati, man nav sīks naudas klāt. Šitā sieva mūs kāž katrā. Lauka slimu cilvēku. 2. Tā mēs knēdējam ar to Rubinsteinu. Skatos, šis nav vakarējais kombine, kā traks. Es sevī tā sakoncentrējos. Man tā kā zvīņš nokrīt acīm. Kā es to kombinācijā agrāk nebiju redzējis? Nu, nāc ārā. Nu, un tad pēc 15 gājieniem, šim šahs un mats. Hello, tā pīga. Tavs. Šis ir, man liek, Nāk. Pagaid jau sevi, sabrūk sevi un saka, oi, cohe! Kas tur ir tavs? Ants. Oi, cohe! Tagad, ko gribat, bet esi Rubinstein? Vēl uz kādu mēsli. Kādi mēsli man nagos. Kam jānāk ārā? Tā. Es nemāku. Kam jānāk ārā? Es eju. Nu, nāc ārā. Nu, galvenais Tas ir jākoncentrējas. mans. Stop! Kas ir? Kāpēc tu man aiztiec?
Viss ir pareizi. Ak, tu krāpniece, žuļiciene, vārna, brīļu, čūska, pitons. Kā lai tev nosauc? Smieklīgi. Visu mūžu tu man esi ēdusi, grauzusi, gratījusi, stumdījusi. Vienmēr te visu es darīšu pēc savu prātu. Bet mana zivtiņas mūsu man grūti pelnītu lomu, tu šorīt liki izmest ārā, liki. Un no tu krāp savu vīru. 5 gadus tu dzīvodas pa ārzemēm, uzpirki avīzes un kritikus par manu pūra naudu. Pēc tāda es visi nebiju brīļu čūska. Kaza! Āzis te mākslinieks. Paskaties. Un galu galā, kur tad ir tās izstādes, ko tu solies rīkot? Kur ir tie saloni, tās galerijas, mūzeji, kurus tu solies aizpildīt ar savu vākslu, ar savām gleznām? Un kur ir tā nauda, kuru tu solies ar lāpstu grāb? Slava, gods un piekrišana. Es tev, ragana, es tev, paskatieties uz to slepkavu, paskatieties. Man labāk paskaidro, kur ir tās vasarnīcas, limuzīni, slēgtie torpēdo, un raudsteri un sportauto. Un kur ir tas nēģers šoferis? Šofers. Tas ir mans. Kur ir tā pasaules slava un antikvāri? Un maršani, kas kaujas ap taviem darbiem? Un kur ir tie tavi darbi? Nē, nav. Un ko tu tagad domā darīt? Šņore ir slims. Un drīz tev vairs nebūs ko mutē bāzt. Ko tu domā darīt? Bet ko tu domā darīt? Ko tu tikai zini, ka pa dīvanu vaļāties, halvus sūkāt? Pagaid, ņem nāks nos. Ko tu proti? Kārtas spēlēt un lamāties? Vēls! Ko tad tu esi nopelnījusi, bet skaties, kas pa muti? Ko? Vai tad es viņu gadu nepārdevu tos skuķus, tos 2 plikos skuķus ar āzi par 400 latiem un tos 3 akvarīļus ar revolūciju, ko? Nu, ko tu stāvi, ko tu dzīvo to nekretē, ko tu dzīvo ar viņu? Šeit, laidies ārā, kā tev! Un ko tikai zini, ka vaļāties zīd panskas pa dīvānu, man ik līdz kaklam, līdz zoviem, apriebies barot šitos cirmeņus un liekējušas. Tā, nu vienreiz tā trakās sieviete ir prom! Nu, mājas, es tev sliedīšu ārā! Nu, mājas, prom, uz laiku, ko vērtīgi, ko izdarsim, pudelā, ko? Olga, kur ta šī? Kur aizskries? Gan jau, es laiciņu mūs atpakaļ. Jauns skuķis var šātā, bet kur tad sieviete? Kur tad sieviete man puses mūžam aizskries? Kā ar veselību? Mein Gott. Dritt laikoči. Urra! 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 Ai. Lillīti, tas labi, ka tu nāc. Tas labi. Kur ir šņore? Es nevaru strādāt, ka neviens neklausās, kā es lamājos. Sievs ārvais nav.
Vilīti. Tā būs kauja pie Tannenbergas vai Marnas. Mūsu muzejos nekā tāda nav, neviens godīgs batālijas tur nav, mūsu muzejos vispār nekā nav. Jā, šitādas plāksteres plostiņas es apņemos uzmālēt 6 reizes labākus un visus ar kreiso roku labo uz muguras piesējis. Un ja es krietni piepūšu vaigas 9 mēnešos, man būs 2 tik lēsni un viss krīmā. So, 6000 lati, ko? 6000 lati nebūs daudz prasīts, ko? Pārīze, tur man cienīja. Atnāk Van Dongenes pie manis, skatās manās gleznās, ķemmē bārsta pirkstiem un pūš, un saka, velns, es tā nevaru, Vlamings un Utri arī nevaru, tu būsi tāds kā Goja, tev ir kaut kas tāds, kas elpu aizņem. Bet šovakar tu atnāc pie manis uz tēju, brālītis Pablo arī būs, var jau aiziet, draugs, var jau aiziet, es saku, bet ja tie puika Sosafans un Žanrē atkal būs, tāda es neju. Nē, maestro, nē, šermas, jē. Viņš saka, tur būs tikai zona. Jā, tev zoras pievērt. Nu, vai tad tas tev laiku nekavē? Šņoriņ. Klusāk. Tas šņoriņš izdīlis kā mērglis, kas viņam lēcies ko. Kuš. Galīgi izgrabējis. Kā tik nav čūski ielīt uz ko? Ko? Jā. Reiz bija tāds gadījums, kad es vēl biju puika. Kaimiņu saimnieks vienreiz gulējis pļavā dienas mutu vaļā krāts. Te uz vienu reizi lien čūska. Redz, glītalu un ielien iekšā. Šielien iekšā. Šis sākumā neko nemana. Bet ēdienas ar vairs neiet labumā. Apēd colu, brokastā, pusdienā teļ gurnu, ēd pusspaini, pultras vakarā. Bet pats divs kā mēnesis. Tad, kad nu galīgi izkāmējis kā nabaks, zeltens kā līme, slīd kā ēna ar pakšiem, parādās vien čigāniet, kas apsolā šo ārstēt 4 dienas dot tikai siļas iekšā. Tikai siļas un paparštēji dzert. Un 4. dienā, noliek pļavā, pie saulītē, noliek bļodā salt pienu ar medu. Un piesien pie kā īkšķiem diegu. Un saka, kā šī raušot, lai šīs hop, uciet. Pati aizlien aiz stūra, aiz stūņa un lūra. Skatās. Čūska to siļķi piedus, man pienu ar medu. Izlien ārā un lūra. Tā snaikstās. Kamēr izlien pati. Cerēs dieg. Hop, uciet. Un čūskais netiek atpakaļ. Nosituši tā kā uti. Bet cais pēc tam atkopjās kā saimnieki. Vai mums nevajadzētu ar to šņori iztaisīt tādu izmēģinājumu, ko? Kā tu domā? Pļavā. Izvilksim viņu pļavā ar visu gultu. Vēlāk šņoriņam uznāca likme. Mēs ar Samu izsaucām ātro palīdzību un aizvedām viņu uz slimnīcu.
drīz makšķerēt nebrauksim. Nu. Ko tu šņuriņ? Šņurīt, striķīt, nu kā klājas, ko? Nu vai drīz būsi uz pekam, ko? Nē, nesaku, ne 5, ne paies, ne nedēļa varēs iet uz cirku lausties, Leskinovičs nolauzīsi. Es to Leskinoviču pazīstu, vēl no Maskavas, kad es tur vēl skolā gāju. Nu, toreiz jau tas pat Dubnijs bija tas lauva. Vienreiz aizējām mēs visādi puikas uz cirku, apskatīties, kā atlēti trenējas. Tāpat Dubnijs saka, nu kas ir, vai negrib kāds lausties? Iznāk viens mieksnieks zelis, zeme kā maks, iznāk otra zeme, tā kā 5 gabali, es tā skatos. Domāju, nu pagaidi, pamēģināsim mēs arī, es novelku traķi, savelku bikses, lai nedabūmu bruku. Iznāk priekšā un saka, nu padobnēji, kas ir. Jā. Māsiņ. Vai dieni? Māsiņ. Palaidiet, kungi. Pastāvīt no viņam. Jā. Nu, kas tad ir? Nu? Nu, ir poga vārdā, vai... Šņore atstiepsies. Tas ir skaidrs, ka diena. Dukātiņ, nu tu vari tagad pāriet dzīvot viņa istabā. Tā ir lielāk, gaišāk. Nu, un es tev apreitināšu pa pusi vēl. Nu, iedomā no kuni. Iedomā. Vai tu man nevar aizdot bišķi naudas? Gan vēl banka ciet. Kur man rēķina? Es paskatīšos, jā. Tikai bīstos, ka tik daudz man nebūs. Tātad, izkļūst no dzīvokļa, es ātri noskrēju pa trepēm. Uz ielas es apturēju važoni. Uz kādu lētāku viesnīcu es viņam uzsaucu, bet labi žigli. Un tikai pēc 3 šķērsielām es uzdrīkstējos atskatīties. Un nemanīdams sekotāju, es atvieglot uzelpoju un atslīgu savā sēdeklī. Kopš tās dienas es biju pazaudējis jebkādu vēlēšanos studēt glezniecību, daļās mākslas. Bet arī savā policijas iecirknī es vairs neatgriezos nekad. Man bija pārņēmusi tāda sajūta, ka dzīve slīd garām. Ar šī kunga palīdzību es aizklīdu pasaulē. Man varēja sastapt gandrīz vai jebkurā Eiropas ostas pilsētā. Es biju gan Parīzē, gan Spānijā, kara gados Portugālē.
Un pēc kara es aizklīdu Amerikas kontinentā, kurā es pazaudēju pēdējo kautrības pilīti. Jā, vēl viens sīkums. Šo filmiņu filmēja operators Andris Pavlovskis, režisors Pēters Krilovs un otrais operators Gunārs Krievs. Māksliniece Brigita Rozenbrika, Sandras Silas kostīmi un Karīnas Lapiņas grims, Normunda Kļaviņa skaņu ieraksti, Dzintras Krūmiņas montāža, režijas asistente Nora Ranka, operatora asistents Guntis Spricis un režijas asistente Zigrīda Ozola. Lienes Puķes garderobe, kameras meistars Vladimirs Sinodaļcevs, Ievas Pitrukas rekvizīti, ak tā Ieva ir Amerikā, gaismas meistari Ints Derkevits, Viktors Randars, Ziedonis Paļums, direktore Indra Suhanova, ģenerāldirektore Marina Gulmane. Lomās iemiesojās mākslas gleznotājs Samuels Sams, Eduards Pāvuls, viņa kundze Millija Ligita Vidulēja, Ferdinands Šņore, Leonīds Grabovskis un jūsu pazemīgs kalps Vilibalds Vērdiņš, Juris Gornavs. Vēlreiz, draugs, nāksi tu, kad sirds tev skumju pilna būs. Un...